Šodien esam mazajā Ancī. Kas te notiek? Latvijas čempionāts feeder makšķerēšanā. Skatīsimies, kā dalībnieki piedalās, ko viņi ķer, uz kā viņi ķer, kāpēc viņi ķer. Parunāsim par šiem dalībniekiem, ar organizatoriem, ar treneriem un nedaudz pastāstīsim, kādēļ tad vispār cilvēki piedalās mačos, kas tajos ir interesants un kādu vērtību tie sniedz pašam makšķerniekam, ko mēs no tā visa varam paņemt priekš sevis. Tu tikko raudāji, ka raudu nav. Kas notika? Pastāsti. Pieraudāji? Aizgājis citu distanci, tur, kur vajadzētu breksim būt. Iemetam un uzreiz raudē. Un aizgāja. Nodeva. Nebija man, nenoskaudē nemaz. Kas tā lai zina? Tā uz blakus zēdētāji paskatījās. Labi. Kā vispār dzirdēju, ka vakardien un šodien ļoti labi ķerās, spēja tikai Vils? Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad ir švakāki. Breksis nav pamatā baigs malkas Vils par kādam bonusam trāpās. Vakar Zandarts bija smuks, viens liels, virs 2 kilo. Man bija karūs, tā karpa virs 2 kilo. Brekši bija, bet ne visur. Tā, Nika, nav te raģu ūdenskrātu un lielie brekši, vai ne? Var jau būt, ka viņi ir, bet viņi toču neķerā. Lai kā mēs mēģinātu, viņi nav. Nav, nenāk, jā? Ne. Kādi vakardien bija svari? Tev, Man līderiem? bija 6 ar astīti. 6, tev jau nav slikti, 6 ir labs rezultāts. Bet diemžēl es tiku beidzot no mazo zivi zonas ārā un ķēru atkal mazo zivi. Ja arī vakardien nebija varianti, breksīts ar man nedraudzējās. Ķēra tikai raudiņi. Un izskatās, pēc šī metiena es atkal darīšu to pašu. Uz raudiņu pāries, jā? Es visu laiku kā ķeru to raudiņu, bet ar tādu cerību, ka tas breksīts varētu pienākt, bet viņš domā savādāk. Kā tev ir skatos pulkstenis uzlikts? Kā ir, cik minūtē zivs? Uz breksīti tas 3 minūtes mēģina turēt iekšā. Raudiņa nevajag pulksteni, viņi ņem 20 sekundēs parasti. Breksītim tā, ja viņš ēd, līdz tām 3 minūtēm ir copi. Ja nav copi, tad īsti nav vērts gaidīt ilgāk, tad labāk ķert raudiņu. Cik raudiņas ir jānoķer, lai dabūtu vienu breksīti? Svara ziņā. Es teiktu, ka pēc treniņiem skatās, tais dīķos bija atšķirīgi, bet bieži vien tas breksīts ir tie 100-150 grāmi. Tas ir viens breksīts, tāds varētu būt vidējais svars tādai veiksmīgai copē, ja tos maziņos ķer, nevis neķerās tie lielie. Un tad tās raudiņas, kādas ir šobrīd, aptuveni, es teiktu, 3-4 raudiņas vajag pret vienu breksīti. Un šī 3-4 raudiņas var noķert pāris minūtēs rupi, ja viss ir skaisti. Un šīs priecīgās nos mēs arī dodamies pie nākamā dalībnieka. Lūk, no manis pa kreisi makšķerē Krišjānis. Mēs viņam netraucēsim, paiesim malā nedaudz. Viņš ir pašlaik viens no pasaulē labākajiem feeder makšķerniekiem. Vismaz pēc, un zivciņa ir 2. vieta pasaulē individuāli. Krišjāni, kurš tu esi kofertējumā pasaulē? 6. Nav slikti. Ar Krišjāni mēs parunāsim pēc sacensībām, pašlaik viņam netraucēsim makšķerēt. Un tad jau viņš pastāstīs, kāda viņam ir gājis vai negājis. Mēs tā lēnītēm prātīgi mēģināsim pielavīties klāt dāmai. Feeder makšķerēšanā piedalās. Čau, Betija, kā iet? Ļoti labi, Jā. Cik daudz ir? Aizies, saka, 25 kilogrami. Nav 25 kilogrami. 2,5 grami. Nē, nav arī tik maz. Pēc svara nezinu, pēc skaita ir virs 25, manuprāt. Zivis ir viens bonus, karūsa. Tāda ap kilogramu. Mēs tur kustos izkārtībā. Kopvērtējumā individuāli nebūs labi, bet šodien ir manām labāk nekā vakar. Tā kā, nezinu, neatsaka sev neko, ir ļoti labi, ja neskaita to laiku nedaudz. Latvijas čempionātā pirmo gadu, vai ne? Jā. Jūs nebija iepriekš redzējis. Piedalījāties A līgā,
Oi, nē, es braukāju karpus ķert uz Poliju pārsvarā. Poliju? Jā, un tad piedāvāju, jo nebija viena cilvēka priekš otrās komandas, nu tad kāpēc gan nepamēģināt kaut ko jaunu? Piekukuļoja, jā? Ļoti, jā. Ļoti piekukuļoju. Es nevaru teikt. Ok. Nu jā. Jā, labi. Cik ilgi makšķerē? Nu, godīgi sakot, jau no bērna kājas, bet tā pa nopietno sacensībās no 20, no pagājušā gada sanāk, pirmo reizi sacensībās startēju. Bet tas viss ir ar metodu feeder karpis ķer. Labi, un kāpēc sacensības? Pastāst skatītājiem, kāpēc sacensības? Nu kā, ir forši atpūsties, ja ir vēl laba komanda, tad ir arī par ko pasmieties, pavadi savā veidā laiku pie dabas. Nu kā, ja tu ikdienā strādā pie datora vai kaut kur tur betona mūrī, kas varbūt tās ir universitāte, nu tad tu atbrauc uz sacensībām. Pirmkārt, ir forši, tu noķer zivi, un tas savā ziņā ir gan drīz kā tādas medības, tas ir stilīgi. Un no otras puses, tu vismaz, uzņem kaut kādu svaigu gaisu, kas arī, manuprāt, tikai nodara tagad mūsdienās. Es palūkšu jūsu roku. Da. Skatās, kāda ir rozā nagi makšķerniecē, re? Meitenes, droši brauciet, piedalieties sacensībās, jums pastāstīs, parādīs, pamācīs. Tam, kurām patīk uzmanība, noteikti arī uzmanību pievērsīs, kāds vīriešu kolektīvs noteikti. Un paldies, ka piedalies. Jā, paldies. Pārstāvi sieviešu divīziju. Cenšos. Ņemat piemēru. Jā, tā kā droši. Cik jums tev gadi? Tev 20. 20, pie tam jauna meitene. Aicinām visus arī piedalīties. Ko izskatās uz 40, jā? Varbūt tās 40, bet izskatās uz 20. Tu varētu teikt 46, 5 bērni, bet rekā saglabājusies, apēc, ka makšķerēji. Jā, es samelojos. Jā. Kā tu motivētu piedalīties meitenēs sacensībās? Kāda būtu tā motivācija, tā nopietni runājot? Ir jāpamēģina. Tas makšķerēšana nav vīriešu sports tikai. Protams, ja tev ir jāmet tur 100 metri, tad varbūt tev ir jābūt sievietei ar ļoti stiprām rokām, bet tā tur, labi, pa sevi varbūt tās nevar tā diži runāt, bet 50, 60 metri meiteni var aizmest bez nekādām problēmām, ļoti labi. Un, ir jāpamēģina, un ir varbūt tās tad jutīsies daudzreiz labāk apķerot daudz vīriešu nekā daudz sievietes. Tā kā tā. Tieši tā. Tikko redzējām, kā divus skaistus breksīšus ievelk, tādas zivis ķerās kaut kur. Ja ne B zonā, tad vismaz šeit. Skatāmies kādā distancē, tālu, kādos 40-50 metros vismaz. Zivīm netraucē tad, ka mēs esam šosejas malā, mašīnas brauc, pūre staurē, jāatrod pareizo barību, īsto āķīti, izmēru, pavadiņu, garumu, tad zivtiņu var piemānīt. Arī diezgan noprasētā ūdenī. Apgāja pasaules vicečempionu. Jā. Ar to arī apsveicu. Paldies, ar to arī Tātad, ka šodien esi labāka kā pasaules vicečempiona. Tā var teikt. Jāmāk arī sevi uzslavēt. Tieši tā. Prieks, kad ir kaut kas apiets, ka nav pēdējā, tas ir primāri, ar ko jālepojas. Varbūt tās nebūs nemaz tik slikti pēc punktiem arī šodien. Bet ja mēs debitējam pie tam tādā spēcīgā konkurencē, tad jau vispār jāpriecājas, ka nav pēdējā vieta. Tad esi kaut kur varbūt tuvāk vidum. Tas jau labs rezultāts. Tas ir labi. Galvenais nepalikt pēdējiem, tas man svarīgi. Jā. Malad. Tieši tā. Paldies.
Izčīkstēja. Neizčīkstēja, daudz bija šitos. Izstrādāja, ja? Jā, nebija Tomēr uz variantu. mazo aizgāja palikt. Nu, redz, iepriekšējā reiz, kad jūs pienācāt, tad vienīgā lielā zivs, kas man bija, tā visu norāva. Un? Nu, neko, ķēra mazo, kamēr pietika. Ar ko barot, viss bija kārtībā. Nu, nezinu, vai nofilmējāt, 600, ja? Nē, 680. 685. Pagaidām izstāst, ka varētu ar to pietikt. Bet tā arī bija 3-4 raudiņas. Nu, ja tas breksīts bija tie 150 grami, tad principā varētu teikt, jā, ka tie 4 raudiņas ir viens breksīts tāds vidēji izmērs. Kaut kā tā, var arī mazajām citreiz. Mēs skrienam, tur būs ļoti daudz zivis vienā vietā. Jāpaspēj sver. $11 kilogrami ir rastīti, noķerti. Sīks zivs un viena skaista karūs. Ļoti labs rezultāts patiesībā. Tagad dodamies atpakaļ uz startu finišu pie karogiem. Tur ir zupiņa, apkoposim rezultātus un tad jau parunāsim nedaudz arī ar pašiem dalībniekiem, organizatoriem un gaidīsim apbalvošanu. Trešā vieta ar 3 punktiem, svars 14 kg, 570 grami. Rinalds Vācers. Zelts, kauls, apkāries. Kā tā? Sanāca. Treniņi, paveicās, īsā barība, pavadiņas garums, āķa lielums. Nebija tik lielas pārliecības pirms starta. Uztaustījām tikai kaut kādas tā nianses, kaut kādas likumsakarības. Līdz ar to tūrē vajadzēja saglabāt visu laiku koncentrāciju, un vērot to zivs uzvedību. Jo citreiz ir problēma, ka tu it kā zini, kas strādā, bet sacensībās tas pamainās un vairs nestrādā. Tāpēc ar koncentrāciju, ar pielāgošanos. Bonusi vai mazā zivs? Dēmēji uz lielāku breksīti, rupjāku zivi vai ar mazo salasīju svaru? Vakardien noķēra 200-300 zandartu. Tas ir bonus, bet man būtu arī bez bonusa. Pietiekami daudz es ķēru abas dienas breksīti. Breksīti sanāca labāk saprast. Skaidrs. Kopējais svars šodien? 6. 6 vakar? Nepilni 12. Ļoti labi. Apsveicu, paspiestu roku bez rokas aizņemt. Maliks. Paldies! Tad ir
Otrais posms beidzies. Otrais posms. Jā, Vēl priekšā puse ir paiet, izieta, vēl priekšā vēl vienu 2 posmu. 2 posmi. 2 posmi, jā. Okay. Tā kā Pa vidu vēl bērnu čempionāts. bērnu čempionāts, kas tik nebūs? Būs Pludiņš, jā. feeder makšķerēšana jauniešiem, AB dambi un tad pludiņu makšķerēšana bērniem, jauniešiem, kā tik vēl VBA kauss un kas tik nebūs. Būs jautra vasara, ja tā ņemam Bet- feeder tēmu. Par feederi, par Latvijas čempionātu. Es skatos no pagājušiem gadiem. Nedaudz malā ir pabīdīta Okcope. Līderi. Ir. Tādi ilgadēji. Tam es jau pēc, pagājuši, kad jau ievēroju un ievēroju tagad. No vienas puses tas ir interesanti, kad citi māk pierādīt, ka viņi arī var sportot, ka mainās kas. Tomēr, cilvēki attīstās. Nē, protams, ļoti Jā. labi, ka ir konkurence parādās, kad jā, teiksim, tieši tā. tādus it kā jau nedaudz iesēdušos, teiksim, tādus līderus pabīda kas malā, liek un ka viņiem viņus ir arī pakustēt. Jāsāk kustēties, jāsāk domāt kaut kas Jādomā vairāk par treniņiem, par kaut kādām taktikām. Jau jāsāk Tieši tā. izveidot. Es šodien Tam dzirdēju, es ka viens man kā tur bišķiņa nolamājās, kad viņam esot tieši uz līnijas, esot samestas 10 barotavas, Jā. ar barību un pēc tam turpināja makšķerēt savā punktā. Bet tā ir arī taktika, tu jau nepārkāp neko. Tu drīksti makšķerēt savā sektorā. Ja kādam ir bijuši šķīdi, kad liekas, ka tu met tā kā pāri, mēs ejam pārbaudam, skatāmies taisno līniju. Viņš Jā. nemet Bet pāri. viņš arī neteica, ka pāri. Viņš esot tieši uz līnijas, esot salādējis, izslēdzis viņam točku, jo viņš esot tur netālu arī barojas no tās līnijas, tā viņš to dara. sameta Jā. un turpināja makšķerēt savējā. Jā. Taktika. Tādi. Sacensības ir ne tikai noķert dzīvi, Tas bet ir arī sports. Tas ir sports. Sports, tieši Jā, tā. jo jebkurš vēlas nokļūt uz foršiem skaistiem piedestāli, saņemt skaistas dāvanas, kausus. Tā tas ir. Kā ir sports. būt sievietei šajā visā Man patīk. veču barā? Jā. Ja? Bet īstenībā nav mums strīdi. Visi ir ļoti draudzīgi, visi forši, neviens neko. Reku kļūdiņas palabo, tiešām kaut ko palaist. Tā kā nē, viss kārtībā. Man patīk. Puiši arī ir apmierināti. Tā kā visi labi. Bet skatos, šodien tu neesi viena pati. Mums ir arī meitene Betija, Jā. kura uzstādīja arī tīri Diezgan normālu smuki, jā. rezultātu Jā. skaisto. Jā. Un es arī viņai šo jautājumu uzdevu un tev uzdošu. Kā tad piesaistīt varbūt tās vēl kādu 1, 2, 3 dāmas atbraukt un pacīnīties? Vai Latvijas čempioni vai amatieru līgā? Kā es pateikšu godīgi, kad bāca komandu kopā, VVA otru, viņi saka, mēs tā kā vai nezinājām, mēs savāksim. Es saku, piedāvājiet Betijai, jo zinu, ka viņa ķer. Jā. Nevajag baidīties. Jā, vakardien viņai varbūt nebija tik ļoti izdevusies diena, viņa tur kreņķi saķēra, viņa bija atstāta viena, visi palīgi runneri bija aizgājuši, pēc tam atnāca, tad šodien tieši palīdzēja strādāt. Ir komandas, ir atbalsts, ir cilvēki, kas stāv tev palīdz, teiksim tā vārdu, mutiski, jā, jo palīdzēt ar rokām nevar neko siet, neko tā. Nevajag baidīties. Nevajag baidīties, jā. Brauciet, piedalīties. Varbūt, ja Jo ne tas šogad, bija tādā nākamgad. ziņā mans piedāvājums. Teica, ņemat viņu komandā, jo viņa ir Piedāvā karpu pasaules. makšķerniece. Vajag nākt un riskēt. Kas neriskē, tas nevinē un nedzer šampanieti. Šampānītis ir. Jā, tieši kā Tiešām šampanietis, kas uzvar, ir. Tā kā viss kārtībā. Un paldies tev. Un tad jau visdrīzākais tiekamies finālā. Tiksimies. Jā, Noteikti bildēsim un arī noteikti uzfilmēsim epizodi arī Būs no ļoti skaistas fināla bildes. oktobrī. Jā, Tieši tieši tā. tā. Labi. Paldies tev. Paldies tev. Paldies jums. Paldies visiem. Visu labu.